Šajā sezonā bobsleja un skeletonu kalendārā paredzēta 8 posmi. Mūsējie uz pirmajiem 2 posmiem Ziemeļamerikā nedosies, bet paliks tepat Eiropā. Darba Latvijas bobslejistiem ir gana, jātīst tehnika Korejas spēlēm. Jau pērn daudzas posmas mūsējie brauc ar sadarbības partneru nīderlandiešu Aerotech kamanām. Arī tagad Aerotech bosi uzmana katru kamanas kustību. Tādā ziņā cepanost viņi ir nenormāli uzcītīgi, es pat teiktu, un arī grib to rezultātu, lai būtu, un daudz strādājuši ir pa vasaru, un arī tagad es visu nedēļu mēģinu to bobu visādus regulējumus, un diezgan, jā. Bet, izskatās, ka ir apmēram pareizais virziens ir atrasts. Es domāju, ka četrnieku bobi ir labā kārtībā. 2 gadu laikā esam izstrādājuši konkurentspējīgu komandu. Ar 2 vēl jāpiestrādā. Galvenais ir gatavošanās Korejai, nevis šai sezonai. Vācieši kamanu attīstībā tērē ap 600 000 eiro sezonā. Aerotech un Latvija kopā ieguldot labi 100 000. Sadarbībā ar Latviju nīderlandieši redz vēl nebijušu izaicinājumu. Es domāju, šobrīd BTC bobi ir labākie pasaulē. Es priecājos par Jānis Krastiņu, kurš šajā jomā strādā jau 30 gadus. Viņš ir sasniedzis labus rezultātus. Savā ziņā tas ir vienkārši. Ja es pārspēju BTC, tad es pārspēju visus. Pastāv iespēja, ka mēs tieši ar Aerotech varētu braukt arī sacensībās, ja? Eiropas kausos noteikti, jā. Siguldā braukšu vienu dienu noteikti, varbūt Uģis odienu. Tā kā, jā, mēģināsim, kas notiekās. Pašiem vāciešiem tik gludi vien neiet. Bobsleja leģenda Kristofs Langens nesaskaņu dēļ pametis vāciešus. Viņš tagad trenē Šveices Eiropas kausa komandu, kur nav tik daudz politisko spēlīšu un arī spriedzi ir krietni mazāk. Langens jau pārciedis 2 infarktus, bet Siguldā bavārietis ieradies pirmo reizi. Yeah, my first time in Sigulda and Esmu pirmo reizi Siguldā. Trase laba. Man patīk. Ir sava līdzība ar Altenbergu, kā samiksēts ar Oberhofas trasi. Ļoti labi, un pilotiem tā šķiet interesanta. Ledus šādos apstākļos ir lielisks. Izmēģināt Pjongčanas trasi bija iespēja Oskaram Melbārdim, bet savainojuma dēļ latviešu vietā uz Koreju devās vāciešu līderis un Langena audzēknis Frančesko Friedrichs. Oskars no pirmā trinieka pagāja malā, tad tur pārējie bija 2 vācieši, vai nu Valters vai Friedrichs. Tur liela izvēle nebija. Kāda mums nozīmē, tur Valters vai Friedrichs aizbrauc? Pilnīgi nekāda. Tādi noteikumi. Ir ļoti interesanta trase. 3-4 pagriezieni ir grūtāki. Ātrums nav pārlieku liels. Vakar braucām ar 110 līdz 125 km ātrumu. 110-25. Zinot to, ka viņi pagājuši gadu neizlozēja to iespēju tikt uz turienu, un ka izlozējām mēs, un ka vācieši ar maniem meklēja kontakts, lai varētu kaut kādus datus viņiem iedot, ja, ar viņu iekārtām, tad es domāju, ka viņi daudz ko iegūs no tā. Tā ir viņa priekšrocība šobrīd. Kurzemnieku nesalaužamo garu šķiet sapratuši arī lielo valstu vadītāji. Pirms Sočas spēlēm izskanēja spekulācijas ar piedāvājumiem trenēt citas valsts izlasi. Tagad neko tādu konkurenti pat nemēģina uzdrīkstēties. Viņi jau saprot, ka to tā, cik tas smagi nācis, ka es tik viegli no tā visu neatteikšos. Ja, tā kā, es domāju, viņi paši par sevi saprot to, ka tagad būtu muļķīgi tagad kaut ko piedāvāt, jo tāpēc tas piedāvājums netiks pieņemts.